Labdien! Mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs apskatīsim latviešu literatūras dārguma krājumu Kārja Skalbes pasakās. Vai esat kādreiz jutuši, ka mūsdienu ātrajā pasaulē pietrūkst tās maģijas, tās pasaku sajūtas, ko mēs atceramies no bērnības? Tās spējas atklāt kaut ko dziļāku, aiz vienkāršiem vārdiem. Ja jā, tad šī grāmata ir kā atslēga uz to pasauli. Tātad, Kārlis Skalbe. Viņš ir īsts latviešu literatūras celmlaudzis, ko bieži dēvē par pasaku ķēniņu, un viņa darbi tie ir vienkārši unikāli. Skalbe nebija tikai rakstnieks, viņš bija dzejnieks, publicists, un viņa darbos jūtama tāda dziļa līrika, simbolisms, kas liek aizdomāties. Viņš prata apvienot tās vecās labās tautas pasaku vēsmes ar filozofiskām pārdomām par cilvēka dvēseli, par dabu, par dzīvi kopumā. Viņa pasakas nav tikai bērniem, tās ir arī pieaugušajiem, kas meklē dziļāku jēgu. Skalbes pasakas ir atkārtot izdotas ļoti daudz reižu, kas tikai apliecina to vērtību. Par pašu grāmatu, pasaku krājumu, tā ir tāda dārgumu lādīta, kurā katra pasaka ir kā reta pērle. Piemēram, ir tādi klasiski stāsti, kā es braucu ziemeļmeitas lūkoties vai kaķīša dzirnaviņas. Atceraties, mēs taču visi augām ar kaķīša dzirnaviņām. Krājumā ir daudz pasaku, katrā pasakā ir savs sižets, savi varoņi, gan cilvēki, gan dzīvnieki, gan mitoloģiskas būtnes, un Skalbe spēja padarīt tos visus tik ļoti dzīvus, ka tu sāc ticēt, ka runājošs kaķītis vai ziemeļmeita ir pavisam reāli. Kas ir svarīgākais šajās pasakās? Tās māca par labā un ļaunā cīņu, par to, ka patiesas vērtības ir draudzība, mīlestība, drosme un pazemība. Skalbe pasakās bieži slēpiņ dziļas filozofiskas atziņas par dzīves jēgu, par vientulību, par sapņu spēku. Tās liek aizdomāties par to, kas ir patiesi svarīgs, kad visa apkārtējā pasaule ir tik mainīga. Tāpēc, ja tev patīk pasakas, ja tevi aizrauj tēlainība, ja gribi iepazīties ar latviešu klasiku un sajust to īsto latvisko dvēseli, tad Kārļa Skalbes pasakas ir domātas tieši tev. Iesaku to izlasīt visiem, gan lieliem, gan maziem. Nenožēlosi. Paldies, ka biji kopā ar mani. Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā.